This is Oli Basket. Čau! Mans vārds ir Ants Sandsbergs, un tu skaties This is Oli Basket otrās sezonas 3. sēriju. Pasaules kausa basketbolā, sarunas ar spēlētājiem un izklaidējoša gaisotne. Tagad es tev palūkšu nospiest laiku šim video un piesakot Olibet Latvija YouTube kanālam, jo tur tu varēsi atrast iepriekšējās divas This is Oli Basket otrās sezonas sērijas. Vēl tikai atgādinu, ka pasaules čempionāts basketbolā, kas norisinās no 25. augusta līdz 10. septembrim, rit pilnā sparā. Bet tagad iekārtojamies ērtāk, paņemam kaut ko graužamu, jo mēs sākam! Jūs gan jau esat sapratuši, ka jautājumi mums ir par basketbolu. Tiesa gan tālu no nopietnības. Paskatīsimies, kā tad mums veiksies šodien. Vai tas ir godīgi, ka Latvijas izlase vienīgā drīkst spēlēt ar 7 spēlētājiem uz laukumu? Protams. Jā. Pārliecinoši, man patīk. Absolūti godīgi. Vajadzētu būt vairāk, varbūt? Iespējams 8. Jā, ok, labi. Kāds bija iemesls, kādēļ Arēnā Rīga nenotiek neviena pasaules čempionāta basketbolā spēle? Kāds ir iemesls? Jā. Tāpēc, ka es biju aizņemta, es nevarēju būt kā DJs. Ļoti vienkārši iemesls. Labāko DJ vai arī neko? Ļoti labi. Varbūt tāpēc, ka čempionāts nenotiek Latvijā, es nezinu. Labs jautājums. Vai bija prātīgs lēmums pirms pasaules čempionāta basketbolā nomainīt mūsu izlases treneru Luka Bankī pret Hariju Vītoliņu? Tas būtu izcili, jā, jo tad mums 3. vieta ir garantēta. Jā, varbūt pat vairāk, varbūt bronza, tad sudrabs, varbūt zelts. Tas jāprasa citiem, tas nav pie manis. Tu sāc jaukt manu hokeja lauku ar basketbola lauku. Starptautiskā basketbola federācija FIBA tika dibināta 1932. gadā. Pirmās dalībvalstis bija Argentīna, Čehoslovākija, Grieķija, Itālija, Latvija, Portugāle, Rumānija un Šveice. Tolaik tā vēl pāraudzīja tikai amatierus. Taču 1950. gadā Argentīnā tika aizdīts pirmais pasaules čempionāts basketbolā. Šogad pirmo reizi planētas svarīgākās sacensības basketbolā tiks novadīts veselās 3 valstīs – Indonēzijā, Filipīnās un Japānā. Kā latviešiem tur klājās, to mēs tūlīt noskaidrosim. Jāni, ko tu te apmaldījies? Kaut kādā nejauši iemaldījos, gribēju nākt savu parasto basketbolu treniņu, kā jau parasti es to daru svētdienās, zini. Ja jau mans plecs nebūtu, tas Barons kvartāls sen spēlētu. Jā, makes sense, bet ko tad tu šodien te darīsi? Šodien es mēģināšu kaut kā uzmundrināt publiku, cik vien tas ir manās spējās, un dot visas labās enerģijas un atbalstu Latvijas izlasei ļoti spēcīgajā cīņā. Klausies, es tavas labās enerģijas jau tagad jūtu, un man tā liekas, ka tev izdosies tavs uzdevums, bet kā tu pats fano līdzi par basketbolu? Kurš tavs mīļākais spēlētājs? Artūrs Žagars. Žagars, ļoti interesanti. Daudziem favorīts Porziņš, teiksim, vai Tīm, vai Bertāni, man Žagars, tas ir mans mīļākais. Man liekas, ka viņš jaunā uzlicošā zvaigzne, viņam ir liels lietas priekšā. Visi izvēlās garāko spēlētāju, bet tu īsāko, interesanti. Ko tā? Es jau pats neesmu baigi garš, zins, tā kā rezonēju cilvēkiem, kas aptuveni līdzīgi man kaut kādā tajā vizuālajā, tu saprati. Par savējiem vienkārši. Tas ir forši, tas ir labi. Šodien es tev gribu atkal nedaudz izaicināt basketbolā. Šito mēs jau vienreiz esam darījuši, principā. Man liekas, ka es uzvarēju, ja es pareizi atceros. Bet šodien ir jauna diena, un tādēļ mēs šodien skatīsimies, kā tad vēja pūtīs. Un uzdevums ļoti vienkārši. Mums būs 3 metieni, viens no groza apakšas, viens no soda metiena līnijas un viens no 3-punktnieku līnijas. Roka arbalets ir, roka arbalets. Bet tu paklausies līdz galam, jo zaudētājiem 10 pumpīši, tu to varēsi? To nedarīšu, es nevarēšu, vecīt. Man bija piekdien 2 pāļu bazara vakardien koncerts, es nepumpēšos. Es palikšu tev parādā. Tu pietupiens varētu? Davai labāk, nē, es rītdien to izdarīšu, vecīt. Šodien tas viss mēs staigājam pa plānu ledu, ja tu prasi no manis tādas aktivitātes.
plānu ledu laust nevajag. Ir ok, bet jāskrās vispār, vai tu zaudēsi. Tā kā Saprast un piedot. saprotam un piedodam. Jāni, kā tu jūties pēc šī mača? Kā es varu justies? Es zaudēju tev no visiem cilvēkiem. Knapi cilvēkam. Es saprotu, kā tu jūties. Bet, klausies, sots ir sots. Neliksim tev neko fizisku darīt, bet vismaz pasaka skatītājiem, ka viņiem ir jāskatās nākamā Bet sadaram sezonu. Gaidiet nākamo Bet sadaram sezonu pavisam drīz jau visā pasaulē globāli. Jāvinē. Ir noteikti jāvinē. Tāpat tā kā hokejā jādabū medaļas, ir taču jākaidī. Vajag. Es domāju, ka viņi uzvarēs šogad. Labākie viņi ir. Ļoti stipra. Es teiktu, ka mums ir ļoti liels izredzes vinēt arī. Yeah, they're doing a great job and I hope they win. Brīnišķīgi. Fenomenāli, lai čekiem izdodas. Mēs vienmēr esam pārliecināti mūsu izlasi. Mēs viņiem ticam, viņi ir varoņi. Turpinām. Jā, viņi ļoti iedvesmo mūsu ikdienā, skatoties gan tas ir hokejs, basketbols, un tas ļoti priecē un silda sirdi. Andris Biedriņš. Man būs Rodions Kuruts. Žēl, ka tik agri beidz karjeru. Mēs vēl lielu prieku skatītos viņu. Turpin šancēt aizsardzībā. Pagaidiet, jūs man apmulsinājāt. Bērtāna vakardienas vārdus, kad nav jādomā par vienu konkrētu spēlētāju, bet gan par visu komandu. Jaunībā sekoju ļoti līdzi Žagaram, kad viņš bija vēl maziņš. Es gāju uz spēlēm, un kur viņš ir tagad, es ļoti lepojos ar šo jau vīrieti, varētu teikt. Tā kā, laikam, ka viņš. Artūrs Žagars, noteikti. Let him cook, lai viņš gatavo, viņš to visu dara pareizi un viņš to visu māk. Tā kā, lai viņš gatavo. Kā sestais spēlētājs, brīvdiena rīt, ja? Jā! Jē, malačurā, super, Latvija var! Citi uzvar, citi zaudē, bet mēs turpinām priecāties un fanot par pasaules čempionātu basketbolā. Tas šodienai arī viss. Tiekamies nākamajā This is Oli Basket sērijā. Zinu, ko jūs varat darīt, arī jūs esat bērni? Skatīties basketbolu šeit. Šeit. Peace out.